Na, čau, čau, mani mīļie! Un tā ir ienākusies pasaciņa par Austrumu Eiropu. Kas notiek Austrumu Eiropā? Un, jā, pasaciņa būs sadalīta divās daļās ar pauzes dzelteno lapiņu. Un tā, Austrumu Eiropā pifpafiņš starp tumšajiem un gaišajiem gredzeniem ir pilnīgi slēpts, jo negatīvie A informācijas laukā ir noteikuši stingru aptumšošanu. Tomēr aiz fasādes nekas nenotiek. Slēpjas ārkārtīgi saspringta situācija un sīva konfrontācija starp kosmiskajām rasēm, kuras pārauga konkrētās valstis šajā reģionā. Dažas no šīm valstīm ēteriskajā un mentālajā līmenī ir pilnīgā tumšo gredzenu kontrolē. Gaismas rases tur darbojas tikai attālināti, pārveidot frekvences no orta mākoņa un caur atsevišķām iemiesotām kontaktpersonām. Citas valstis kalpo kā gaismas gredzena cietokšņi, kur savukārt negatīvie A var kontrolēt tikai virspusējo sociālo plānu. Tas ir caur kastītēm ar antēniņām. Polija atrodas negatīvo A pilnīgā kontrolē. Gaismas gredzeniem šajā valstī nav fizisku vai ēterisku atbalsta punktu, jo 90% vietas ir piepildīta ar blīvu melnu lauku. Un vienīgie izņēmumi ir izolētas gaismas kabatas, ekoapmetnes un garīgās grupas. Polijā tumšie gredzeni ir noenkuroti divās vietās. Tātad Varšava, zem Varšavas, un šeit būs otra vieta, par ko es tūlīt turpināšu runāt, vienkārši, lai jūs redzat, kur viņas apmēram atrodas. Dziļi pazemes tukšumos zem Varšavas atrodas apakšējo astrālo rāpulīšu bāze, kas kalpo kā informācijas lauka kontroles punkts. Un Kentšinas apgabalā ir liels pazemes pelēko, no Oriona un Zeta, mēs zinām tīkliņa, kompleks, kas savienots ar bijušajiem nats bunkuriem, kas saucās Vilku midzenis, un to iekārtām, kas joprojām izstaro destruktīvas programmas. Un šeit tiek savākta, novākta ģenētiskā materiāla un dvēseļu analīze, šķirošana, ciparošana, kā arī eksperimenti, krustojot un radot hibrīdu biorobotus. Un inkubatoros ietilpst automatizēti kompleksi darbam ar oglekļa bāzes veidotu ģenētiku, tādu kā mums. Pelēkie vāc DNS materiālus no vietējiem iedzīvotājiem, izmantojot dažādas programmas, kas saistīts ar zēniem un meitenēm baltos halātos, ar sīrupiņiem, kā mēs viņus saucam, un ar frekvenču savākšanu, lai savukārt audzētu savus iemiesojumus. Un tie nav atšķirami no cilvēkiem, bet viņiem trūks dvēseles, un tie ir paredzēti iefiltrēšanai Eiropas valstu administratīvajās struktūrās. Opā, to mēs it kā zinājām, bet te ir tā skaidri pateikts. Un šajā pazemes kompleksā ir uzstādīti kvantu atmiņas serveri, kas ir dvēseļu arhīvi, un vienības mentālo lauku
uztveršanai un pārrakstīšanai. Kad cilvēks iziet no fiziskā plāna šajā zonā, īpaši satelītu tīkls un zemes slazdi pārtver viņu smalkos ķermeņus un novirza tos automatizētā reinkarnācijas konvejerā, kas atrodas tajās pašās telpās. Pēc tam, kad viņiem ir izdzēsta atmiņa. Un abus mezglus attālināti vada puķīši no Tubana zvaigžņu sistēmas, lai uzturētu inversijas kupolu virs šīs kontinenta daļas. Bāzes ģenerē viļņu laukus, kas pilnībā invertē augstfrekvences kosmiskos kodus. Un izejot cauri šim vāciņam, tie tiek pārveidoti par baiļu, vainas, agresijas un atriebības slāpju 3D vibrācijām, kuras pēc tam tiek izmantotas, lai pazeminātu masu apziņu. Un tas pastiprina mentālo hipnozi, kas neļauj cilvēkiem dzirdēt gaismas gredzenu signālus. Iedzīvotāji tiek izmantoti kā akumulatori jeb kā baterijas. Sāsinot vēsturiskās traumas, tumšie gredzeni iegūst galvah, sagatavojot valsti kā tarānu pret gan rietumu, gan austrumu kaimiņiem. Un šo procesu pārauga anglosakšu spārns, izmantojot NATO struktūras un izlūkošanas dažādus apkopojumus, kas ir cieši integrētas ar vietējo radikāli nacionālistisko egregoru. Un tas ir noenkurots Varšavā. Žešovā, kas ir galvenais loģistikas centrs, Možūrijas ezeros un senajās Teitoņu pilīs, kas ir kā psi rezonatori, kā arī superblīvā pifpafiņu bāzu, dažādu aizsardzības radaru staciju un datu centru tīklos, kas ir saistīti gan ar Ameriku, gan ar NATO kosmosa zvaigznājiem. Tātad no kādiem zvaigznājiem attiecīgi tiek pāraudzīti šie objekti. Čehija. Nav šeit gaismas gredzenu bāzes. Valsts mentālo plānu pilnībā kontrolē negatīvie A caur Vācijas un Austrijas grupām, kuras pašlaik agresīvi izspiež lielie varenie digitālais spārns, globālisti. Un Sudetes kalnos uz robežas ar Vāciju ir liels pazemes kukainīšu un puķīšu komplekss. Tas ir kibernētiskās kontroles, MI algoritmu un Centrāla Eiropas banku jeb dukātiņu māju un informācijas tīklu pārvaldības centrs. Vecās pazemes rūpnīcas tiek pārveidotas biodigitālo saskarņu ražošanai. Tātad, vairāk vai mazāk robotiņi, kas izskatās pēc cilvēkiem. Un negatīvie A un to elite izmanto arī milzīgo pazemes tuneļu un patversmju sistēmu gan no pēdējo laikmetu, gan neseno un tālo. Un Čehija ir svarīgs centrs Centrāla Eiropas apakšsistēmā, kur atrodas pazemes mezgli ātrgaitas tranzītam un datu sinhronizācijai, nodrošinot globālā tīkla darbību. Zem šīs Prāgas austrumu priekšpilsētas atrodas OPP Idum. Tas ir rezerves
strateģiskais štābs un patvērums, kas aizņem vairāk nekā 30,000 kvadrātmetru un kas paredzēts 10 gadu autonomai elites izdzīvošanai globālas katastrofas gadījumā. Un iekārtai ir uzlabota radiācijas un ķīmiskās filtrēšanas sistēma, autonoms barošanas avots, un negatīvie A izmanto daudz līmeņu tuneļus magnētiskā tīkla nostiprināšanai kā viļņu kanālus. Un tagad bija Čehija, un pēkšņi parādās vārds Jalta. Es pilnīgi apstulbu pirmajā mirklī, bet tad es izlasīju līdz galam. Augstā Pifpafiņa laika Folimanka civilās aizsardzības bunkuram un Jalta Boutique'u viesnīcas pagrabstāviem nav izeju ārpus Prāgas metro sistēmas. Tumšie gredzeni tos izmanto kā frekvences ankurus zemākajam astrālajam plānam. Tie atrodas zem galvenajām intensīvas satiksmes zonām galvaspilsētā. Formāli tie ir muzeji, bet ēteriskajā plānā tie kalpo kā ierobežošanas vietas, kur pastāvīgi tiek uzturēta smaga, viskoza 3D matricas frekvence. Ar Pifpafiņu saistītas bailes, pilnīga kontrole, gribas apspriešana un tā tālāk. Un negatīvie A vada šo frekvenci, lai piesātinātu un kontrolētu Prāgas mentālo lauku. Nu, un šeit jums ir tātad Čehijas pazeme, un te es atkal sadalīju pa kvadrantiem aptuveni, lai jūs varat tiem, kam interesē, uzlikt uz pauzītes, apskatīties un tad braukt tālāk. Un tātad Mišova. Šajā ciematā 73 km uz dienvidu rietumiem no Prāgas atrodas pazemes bunkurs, kas pārveidots par muzeju un kurā tika glabātas agrākās taktisko un visādu vērtīšu galviņas. Vietējie tranzīta tuneļi savieno objektu ar tīklu zem Badī kalna grēdas 60 km attālumā no galvaspilsētas un joprojām ir aktīva Eiropas pazemes struktūras sastāvdaļa. Šis ciemats atrodas tektoniskā krustojumā un darbojas kā kvantu akumulators, kas ar viļņu sinhronizācijas palīdzību ir saistīts ar galveno kukainīšu bāzi Sudetos. Un muzeja sadaļu aizņem tikai augšējo slāni. Zemākos bloķētos līmeņus un drenāžas sistēmas joprojām izmanto negatīvie A, lai savāktu un sadalītu zemes frekvences enerģiju pa visu Sudetu asi. Vēl viens Upatoka. Cietoksnis uz robežas ar Poliju, un tas ir vidēja svara kājnieku kazemāts, kas būvēts no 35. līdz 38. gadam, lai aizsargātu valsti pret vācu vai ungāru iebrukuma. Un tuneļi ved uz plašu cietokšņu tīklu, ieskaitot Bauda ziemeļos, Hurka uz austrumiem no Čehijas. Daudzas ejas ir noslēgtas ar betona blokiem vai applūst, un tomēr tās kalpo kā ēteriskie viļņvadi. Kukainīši Sudetos un pelēkie Polijā izmanto šos zemes cauruļvadus, lai sūknētu enerģijas un frekvenču signālus.
Vēl viena vietiņa Znojmo. Jā. Katakombas un pazemes ejas zem šīs pilsētas Čehijas dienvidos netālu no robežas ar Austriju veido vienu no vecākajiem aktīvajiem tīkliem Centrāla Eiropā. Un tas sastāv no 27 km gariem daudz līmeņu tuneļiem, ventilācijas šahtām, lamatām, kas aptver 4 līmeņus. Zemākie, daļai aplūstošie un aizsprostotie līmeņi savienojas ar caurbraucamo šoseju, kas ved uz Austriju un Ungāriju, un pa kuru no šī upatoka Sudetu kukainīšu centrs pārraida savas direktīvas kaimiņvalstīm. Slovākija. Stingras paritātes un šķelšanās zona. Gaismas gredzeni uztur bāzes Tatru kalnos, ko pārvalda andromedieši, 8. 9. dimensijas ziemeļnieki, ja, tātad noradiki, kas ir slaida auguma, gaišiem matiem, zilām acīm, ja, kas nāk no plejādēm, Lieras, Vegas zvaigznājiem, un Hiperborejas, Tartārijas kosmiskās rases, kas saglabā savu gēna fondu etalona frekvenci uz Zemes un senču atmiņu. Mēneššahta. Leģendārā mēneššahta, kas atrodas netālu no Lubačnas ciema augstajos Tatros, ir daudz dimensiju gaismas gredzenu portāls, ko izveidojuši Andromedas inženieri. Komplekss ir pilnībā saglabāts kvantu līmenī, lai novērstu tehnoloģiju nonākšanu negatīvo A rokās. Pelēkie no Polijas ir vairāk kārt mēģinājuši uzlauzt šo mezglu, izmantojot frekvenču urbumus, bet bez panākumiem. Pašlaik mēneššahta darbojas pasīvā režīmā, izstarojot viļņus, kas stabilizē Tatru iedzīvotāju DNS pret mentālo degradāciju. Nu, un te ir tātad Slovākijas pazeme, ja? Un te ir šis te mēneššahta. Demanovska alas. Šajā plašajā alus sistēmā vairāk kā 40 km zemajos Tatros Plejādu ziemeļnieki ir izvietojušas bāzi 5. 6. dimensijas blīvumā un izmanto šo dabas vietu, tās pazemes ūdeņus un kameras kā rezonatoru. Viņi programmē plūsmas, kas absorbē augstfrekvences kosmiskos kodus, kas parādoties kā avoti un upes, attīra Slovākijas ēterisko matricu, un tas ir primārais filtrs, kas noņem mentālo smogu, ko iesūknē pelēkie no Polijas. Bratislava. Tumšie gredzeni izmanto Bratislavas pili un visu pierobežas zonu ar Austriju kā operatīvo placdarmu. Caur ēterisko bāzi, kas atrodas virs šīs teritorijas, Eiropas melnā muižniecība cenšas apspiest gaismas impulsus, kas nāk no Tatriem, un padziļināt šķelšanos sabiedrībā. Plašajos tuneļos zem pils un Rusovecas muižas galvaspilsētas dienvidu nomalē tumšie gredzeni ir izveidojuši ēterisko serveru mezglus. Ar šīm iekārtām negatīvie A koordinē digitalizāciju Slovākijā, slāpē Tatru gaismas impulsus un izmanto tos kā komandpunktus mentālai uzlaušanai
un Slovākijas pakļaušanai. Tieši šeit tika plānots un koordinēts rituālais mēģinājums, ja tātad aizvest cilvēciņu prom no zemes plāna pret konkrētu cilvēku 24. gada 15. maijā. Bet es paskatījos, Googlē, tur viņš joprojām, tā teikt, ir dzīvs un vesels. Devinska Kobila. Tā ir Bratislavas augstākais punkts, kas atrodas starp Devinska Novovesas, Devina un Dubravka rajoniem, netālu no robežas ar Austriju. Tas ir punkts, ko fiziski pārtvēra negatīvie A. Tas ir NATO un kukainīši. Bet ēteriskajā līmenī to pārvalda gaismas gredzeni. Agrāk augstienes virsotnē atradās slepena pretgaisa raķetīšu bāze, kas tagad ir slēgta. Bet zem šīs virsotnes dziļās karsta alās negatīvie A ir novietojuši visādus psi raidītājus, kas pārraida nomācošu enerģiju Austrijas un Ungārijas virzienā. Un tomēr šīs virsotnes dziļā ģeoloģija ir saistīta ar Alpu Karpatu tektonisko lūzumu. Gaismas gredzeni izmanto zemākos līmeņus, lai uzlādētu Donavas astrālo spriegumu un neļaujot šim augstienei pilnībā pārveidoties par haosa izstarotāju. Un šobrīd Slovākijas Tatri tur fronti, tā teikt, pret melnās mužniecības iemiesojumiem, kas virzās no Bratislavas un Polijas. Ungārija. Šodien šī valsts ir gaismas gredzenu aizsardzībā. Smalkajā plānā 8. 9. dimensijas ziemeļnieki ir izstrādājuši un uztur Ungārijas aizsardzību, pamatojoties uz sakrālās ģeometrijas principiem. Un negatīvajiem A Ungārijas teritorijā nav fizisku cietokšņu. Tie darbojas tikai no ārpuses caur frekvenču pārraidēm no Briseles un Vīnes, un viņi mēģina implantēt mentālos caur informācijas lauku. Pilis kalni. Tas nav saistīts ar pils kalnu, bet tas ir nosaukums pilis. Tas ir izšķirošais mezgls Centrāla Eiropā, kur krustojas spēcīgākās prānas straumju līnijas. Un kalnu grēda veido Oriona zvaigznāja fraktālu projekciju, tā gaismas aspektā. Un tas kalpo kā vadības centrs visam aizsargu kupolam virs Ungārijas. Un ziemeļnieku kuratori izmanto pilis kalnus, lai pārraidītu harmonijas un mentālās imunitātes frekvences. Un tieši no šejienes rodas augstfrekvences enerģija, padarot ungārus izturīgus pret negatīvo A, cipariņu V. Pilis iekšpusē, tātad pazemē, ir paslēpts Svētā Stefana kronis, kas smalkajā plānā darbojas kā fizisks kristāla relejs baltās mužniecības ietekmei šajā valstī. Un Hevizas ezers. Tā ir plejādiešu un sīriusiešu biomedicīniskā bāze. Viņi izmanto šo lielāko termālo ezeru Eiropā,
ar unikālu ķīmisko un radioaktīvo ūdeni. Tātad ūdens sastāvu, lai savus ķermeņus kvantu līmenī attīrītu no 3D matricas destruktīvajiem kodiem. Peldoties ezerā, cilvēki smalkajā plānā tiek attīrīti no 5 un 6 burtiņu torņu starojuma un mentālā smoga. Un tas arī kalpo kā spēcīgs dzīvības uzturēšanas avots reģionam. Hotobagi pušta. Pušta. Tātad līdzenums. Ja? Andromedieši izmanto šo nacionālo parku, kas atrodas plašā stepju līdzenumā, valsts austrumu daļā, kā telpisko izolatoru un horizontālo stabilizatoru. Zemē šeit piemīt ļoti augsts ēteriskā lauka blīvums. Un kad tumšie gredzeni mēģina uzsākt smagu psi vai klimatisko triecienu Ungārijai, piemēram, no dažādām bāzēm Rumānijā un Polijā, milzīgais līdzenums absorbē destruktīvo frekvenci un izkliedē to dziļajos garozas slāņos, neutralizējot mentālos uzbrukumus. Un tas ir kā drošības spilvens Ungārijas tautai. Višegrada. Pilsēta, kas ir apbūvēta ap pili, uz ziemeļiem no Budapeštas Donavas līkumā. 91. gada 15. februārī te notika tikšanās ar toreizējo Čehoslovākijas, Polijas un Ungārijas līderiem, kuri nodibināja Višegradas grupu. Mūsdienās pils un upes līkums, kur ir aktīva spēcīgas prānas izejas un to virpuļi, kalpo kā ieejas vārti 8. 9. dimensijas kodiem no šeit esošajām ziemeļnieku pazemes ēteriskajām bāzēm. Pakšas A, es tagad ar pauzēm E un vēl viena pauze S. Un vienīgā darbojošās šāda stacija Ungārijā. Tā atrodas Donavas krastos 100 km attālumā no Budapeštas un 5 km attālumā no Pakšas pilsētas. Un tā ražo vairāk nekā 50% no valstī saražotās elektroenerģijas. Augstsprieguma līnijas stiepjas no spēka blokiem šķērsojot visu Ungāriju un ir savienotas ar valsts elektrotīklu. Un gaismas gredzeni izmanto šo sarežģīto transformatoru apakšstaciju, pīlonu un dažādu sprieguma vadu sistēmu kā fizisku enkoru, pārvēršot smalko enerģiju materiālā plāna stabilitātei. Un Gēleta kalns. Neliels kalns Donavas rietumu krastā, Budas rajonā. Jūs zināt, ka Budapešta ir no 2 vārdiem sastāv. Vienā pusē ir Buda un otrā ir Pešta, kas atrodas starp Elizabetes un Brīvības tiltiem Budapeštā. Un tas ir visintensīvākās, slepenākās konfrontācijas punkts starp balto mužniecību un, attiecīgi, tās melnajiem vienaudžiem, melno mužniecību. Un šī ir viņu frontes līnija galvaspilsētā. Zem kalna atrodas milzīgs dabisko un mākslīgo tuneļu un alu tīkls, ieskaitot pazemes baznīcu un otrā lielā Pifpafiņa laika bunkuru, kur zemākajos līmeņos melnā mužniecība ir uzstādījusi iekārtas mentālajam spiedienam,
kas vērsts uz valdības kvartālu. Un tieši no šejienes viņi nodrošina, tā teikt, frekvenču balstītu enerģijas barības pēdiņās padevi Pētera Magāra, kas ir pašreizējais Ungārijas premjerministrs, iemiesojumam. Situācija ap viņu ir klasiska pārtveršanas un frekvenču uzlaušanas op, ko tumšie gredzeni ir izvērsuši Ungārijā, lai no iekšpuses uzlaustu un demontētu ziemeļnieku aizsargājošo 8. 9. dimensijas kupolu virs valsts. Un premjerministra uzvārds Magār burtiskā tulkojumā nozīmē Ungārs. Un tā nav nejaušība, bet gan lingvistisks un egregora kods. Un negatīvie A izmanto viņu kā iepriekšējā premjera dubultnieku. Tātad pēctecis, bet it kā dara to pašu. Arī Magārs runā patriotisma valodā, bet pārraida pavisam citu frekvenci. Integrācijas frekvenci lielajā varenajā cipariņu matricā. Un viņš ir cilvēks, kuru augšējie mentālie centri ir inficēti ar Oriona V. Ar viņa starpniecību melnā muižniecība cenšas iemidzināt Ungāru modrību, izmantojot viņu nogurumu ar iepriekšējo līderi un veikt valsts maigu pārciparizāciju. Un šobrīd konfrontācija Ungārijā ir sasniegusi kritisko līmeni. Un gaismas gredzeni tur Gēleta kalnu alu kompleksu, bloķējot tumšo enerģijas izplatīšanos visā pilsētā. Viņi aktīvi ietekmē ungārus, izmantojot DNS marķierus imunitātei pret negatīvo A mentālajiem V. Nu, paši saprotat, kas tas ir. Kas uz viņiem masveidā vienkārši nedarbojas tumšo kodi. Ungārija ir galvenā problēma tumšo gredzeniem Eiropā. Viņi pastāvīgi cenšas to pakļaut, izmantojot ekonomisku un politisku spiedienu, bet ziemeļnieku ēteriskais vairogs pagaidām turas stingri. Nu tā, draugi mīļie, te ir vairāk vai mazāk pusīte. Ja, tā tad pauze, ievelkam gaisu. Iedzeram ūdeni, apslapinam muti un pucējam tālāk. Rumānija. Kaujas lauks starp tumšajiem un gaismas gredzeniem, lai kontrolētu vietējās bāzes gan fiziskajā, gan smalkajā plānā. Bucegi ir planētas nozīmes tehnoloģiskais centrs, un to uzbūvēja siriusieši sadarbībā ar augstāko plejādu inženieriem pirms miljoniem gadu. Un tā ir 5. 6. dimensijas bāzes krātuve, kurā atrodas Zemes patiesās vēstures kronikas un visu galaktikas jutīgo rasu hologrāfiskās DNS matricas. Un siriusieši turpina uzturēt šo kompleksu attālināti, izmantojot aizsargājošus kvantu laukus gan fiziskajā, gan ēteriskajā plānā. Ap bucegi ir izveidota necaurējama aizsardzība. 2000. gados, tātad pavisam nesen, tumšie gredzeni ar
ASV un dažādu dienestu starpniecību atklāja šo centru, izmantojot satelītu un dažādas lidmašīnas. Un rīkojoties pēc viņu pavēles, neliela grupa mēģināja iekļūt objektā, bet spēja sasniegt tikai kompleksa priekštelpu. Pirms sastapās ar nepārvaramu enerģijas barjeru. Un tā rada spēka lauku, kas izraisa tūlītēju paralīzi un oglekļa bāzes ķermeņu sabrukšanu, ja tiek konstatēts destruktīvs nodoms. Un pašlaik negatīvie A vienkārši bloķē perimetru fiziskā plānā ar NATO palīdzību Rumānijā, bet tam nav piekļuves Siriusa tehnoloģijai. Čeahlau masīvs. Tā ir daļa no Bistricas kalnu grēdas Austrumkarpatos. Kalns ir pazīstams ar unikālu optisku un enerģētisku parādību. Ja, tātad šo te paskatāmies uzmanīgi. Un proti, katru gadu augusta sākumā, tas ir 49 dienas pēc vasaras saulgriežiem, rītausmā, debesu austrumu daļā parādās 3D hologrāfiska piramīda. Ēnas no vairākām virsotnēm un klinšu veidojumiem, tādas un šitādas klintis, nesaukšu vārdos, pārklājas, veidojot piramīdu. Efekts ilgst aptuveni 80 minūtes un pakāpeniski izzūd, kad saule paceļas augstāk. Un smalkajā plānā tas ir aktīvs starpdimensiju gaismas gredzenu portāls. Un bāze Čeahlau iekšpusē darbojas kā augstfrekvences relejs, kas izplata kodus no Bucegi arhīviem uz Moldovu un Ukrainu, stabilizējot mentālo lauku. Vēl viena vieta. Cietoksnis un megalīta komplekss Transilvānijas dienvidu rietumos, kas atrodas 1200 metrus augsta kalna virsotnē un sastāv no 6 citadelēm. Oficiālā zinātne apgalvo, ka pirms pirpafiņiem ar Romas impēriju tas bija vissvarīgākais dākiešu pirpafiņu reliģiskais un politiskais centrs Orestijas kalnos. Patiesībā tas ir Andromedas un Hiperborejas dibinātāju rasu kosmiskās bāzes paliekas. Pazemē ir milzīgs zāļu tīkls, chronovadības centrs un laika grafiku krātuve. Gaismas gredzeni uztur šo mezglu, lai neļautu negatīvajiem A pārrakstīt vai izkropļot Karpatu un Balkānu reģiona vēsturiskos kodus un senču atmiņu. Skarišoaras ala – viena no lielākajām ledus alām Eiropā, kas atrodas apuseni kalnos. Aptuveni 1150 līdz 1165 metru augstumā virs jūras līmeņa. Un tas ir plejādiešu medicīniskais un bioloģiskais komplekss. Ledus šeit darbojas kā kvantu zibatmiņas disks. Gaismas gredzeni izmanto šo bāzi, lai saglabātu Zemes hidrosfēras un biosfēras tīrās atsauces frekvences. Un tas ir dzīvības uzturēšanas mezgls, ko aizsargā dabisks termiskais vairogs. Tumšajiem gredzeniem arī ir bāzes Rumānijā. Izmantojot gan
pifpafiņu objektus, gan senos tektoniskos lūzumus. Un seismiski aktīvākā zona Rumānijā, kas atrodas Karpatu kalnu ielokā un dziļi pazemē, tur, kur divas litosfēras plātnes savienojas, ir izvietota liela puķīšu un rāpulīšu tehniskā bāze. Viņi izmanto tektoniskā sprieguma enerģiju kā zemu frekvenču haosa nesēju. Un caur šo apgabalu tumšie gredzeni regulāri pārraida baiļu, trauksmes un agresijas impulsus fiziskajā plānā. Negatīvie A izmanto šo mezglu arī kā frekvenču ģeneratoru un urbi, neveiksmīgi mēģinot uzlauzt bucegi un Čeahlau aizsarga vairogus. Tei ezers. Mākslīgi veidots ezers, kas aptver apmēram 80 hektārus Bukarestes ziemeļu daļā. Vēsturiski pilsēta ir pārsātināta ar masonu un okulto arhitektūru, ko pasūtīja melnā muižniecība. Es vienmēr par šīm pasaciņām lasu un domāju, interesanti, un kas notiek Latvijā? Padomājiet, vai mums arī varētu būt kaut kas pazemē no viena vai otra gredzena? Rakstiet komentāros, kā jums šķiet, kur un kas varētu būt. Vai arī mums ir bijusi melnā muižniecība, kas pasūtīja noteiktas arhitektūras ēkas. Tajā skaitā arī Rīgā, un tādu ir daudz. Padomājiet. Un tā, pelēkie izmanto pazemes mezglu zem Tei ezera un veco Čaušesku laikmeta bunkuru tīklu iemiesojumu mentālai kodēšanai. No šejienes tiek vadīta Rumānijas politiskā elite, tehnokrāti un dažādi dienesti, un iekārtas darbojas, lai pilnībā apspiestu iedzīvotāju gribu un pārveidotu Bukaresti par kontrolētu NATO biodigitālo centru. Brana un Rasmova. Šīs pilis atrodas netālu viena no otras Transilvānijā, ēteriskajā plānā tās kalpo kā melnās muižniecības inkubatori. Dziļi pazemē, apakšējā astrālajā daļā ir saglabājušās bāzes dzīvības enerģijas un Gauvah savākšanai. Un gadsimtiem ilgi šeit ir saglabājusies rituālās dažādu darbību, sliktu darbību frekvences, un mūsdienās šīs bāzes tiek izmantotas, lai izsūktu enerģiju no turistiem un vietējiem iedzīvotājiem, tādējādi nodrošinot enerģiju tumšo avatāriem valdībā. Un pašlaik Rumānija atrodas dinamiskā aplenkuma stāvoklī. Gaismas gredzeni sargā ģenētiskos arhīvus, laika hronikas un kosmiskos Siriusa Andromedas portālus gar Bucegi, Čeahlau un Sarmizegetusa līniju. Un tumšie gredzeni caur Vranču uzbruk tektonikai un cilvēku emocijām, kodē politiķus caur Bukaresti, vāc astrālās nodevas caur Branu un Rasnovu un bloķē fizisku piekļuvi valstī caur Konstanci piekrastē sadarbībā ar dažādām pifpafiņu bāzēm.
Un kuratori ir franču, amerikāņu grupas, kurās iesaistītas dažādas Eiropas ložas, kas darbojas caur atkal veselu virkni bāzēm. Un kad pa tos ir izvietotas jaudīgas tāldarbības radaru sistēmas un gaisa spēku bāzes, lai kontrolētu Melnās jūras baseinu un aizsargātu NATO dienvidu flangu. Bet pati teritorija joprojām paliek gaismas gredzenu pārvaldībā. Bulgārija. Šī ir senākā svētā teritorija Eiropā. Gaismas gredzena infrastruktūra šeit ir plaša un monumentāla. Tumšie gredzeni uztur tikai šauru piekrastes josliņu un politiskās institūcijas, it kā caur Briselē bāzētām struktūrām, bet faktiski slepeni caur Melnās jūras un Balkānu lielajiem klaniem. Milzīgs sienīta, tas ir materiāls, iekavās es esmu slīprakstā uzrakstījusi, kas tas ir. Tātad Vitaškalns ir milzīgs sienīta monolīts, dabisks pusvadītājs un gaismas gredzenu aizsargviļņu vairogs, kas paceļas tieši virs Sofijas. Kalna pazemes dūbumi absorbē un iezemē destruktīvas mentālas programmas, ko negatīvie A pārraida uz Bulgārijas galvaspilsētu caur dažādiem sakaru tornīšiem un dažādām valdības ēkām. Un Vitaša kalns neļauj smagajām astrālajām frekvencēm iekļūt dziļāk valstī. Virsotne atrodas Balkānu kalnos netālu no Kazanlakas pilsētas. Tas ir gaismas gredzenu bijušais taktiskais mezgls, ko pašlaik ir sagrābuši un pārciparizējuši un bloķējuši pelēkie no Oriona. Un slavenā lidojošā apakštasīte virsotnē ir uzbūvēta spēcīgu pazemes tektonisko dzīslu krustpunktā. Ēkas forma atspoguļo kosmosa antēnu ģeometriju, un sākotnēji gaismas gredzeni izmantoja arhitektūru kā kanālus, izveidoja šo objektu kā rezonatoru, lai apvienotu Eirāzijas telpu. Pēc tam, kad vieta tika pamesta, negatīvie A uzstādīja enerģētisku spraudni virs šīs te vietas caur ēterisko plānu, un piemineklis tagad darbojas kā sabrukšanas, bezjēdzības un atmiņas dzēšanas frekvenču raidītājs. Un tas ir klasisks maskēts psī tornītis. Musala kalns. Balkānu augstāko punktu izmanto andromedieši un Sīriusa augstā padome kā kosmisko bāku gaismas gredzeniem un kā daudzdimensiju mezglu tiešai savienošanai ar augstfrekvences koridoriem, kas savieno Oorta mākoni ar dziļo kosmosu. Oficiāli virsotnē darbojas meteostacija un zinātniskie institūti, bet patiesībā 7. un 9. dimensijas līmeņos tā kalpo kā galvenā uztveršanas antēna gaismas gredzeniem Balkānos. Un šeit ierodas tīri plazmas transformācijas kodi, un no Musala šie kodi tiek izplatīti visā Rilas kalnu sistēmā. Un tātad Rila, Pirina un Rodopers. Šeit ir Rila, Pirina
un Rodopes kalnu. Tātad it kā atsevišķi masīvi, bet tie nav atsevišķi kalni, bet vienots svēts komplekss. Un zem tiem atrodas visplašākais, neskartākais Agartas tuneļu tīkls Eiropā. Tātad iekšzemes pilsēta, ja? Iekšzemes valsts, kā arī starpdimensionāls tranzīta mezgls. Rila, jeb 7 ezeri, ir Baltās brālības galvenā garīgā laboratorija. Šajā gadījumā Baltā brālība ir Pēteris Deunovs un Andromediešu līnija. Ezeri darbojas kā planētu lēcas, un šī bāze uztur slāvu un universālās cilvēka garīgās evolūcijas etalona matricu. Un no šejienes tuneļi ved tieši uz Ēģipti. Gaismas gredzeni, pirinu un tās pazemes zāles izmanto kā gēnu fonda krātuves un kristāliskos enerģijas blokus, kas darbina rilu. Un Belintaša klinšu plato, kas atrodas Rodopes centrālajā daļā, kalpoja kā kosmosa osta 4. rases laikmetā. Un caurumi klintī, kas savienoti ar līnijām, attēlo Oriona, Lielā lāča un Lauvas zvaigznājus. Ja, tātad tās rases, kas veidoja pirmo lielo kopējo valsti uz zemes – Tatāriju. Ar ūdeni piepildītās sakas tika izmantotas kā spoguļi, lai atspoguļotu zvaigžņu modeli. Un vertikālā Velnarīklas ala rietumu Rodopos kalpo kā fiziska ieeja iekšējās zemes tuneļos. Un atšķirībā no Čehijas, kur tuneļi ir pārauti vai noslēgti, Bulgārijas pazemes tīkls ir pilnībā aktīvs ēteriskajā un plazmas plānā. Un caur šiem kanāliem augstfrekvences enerģija no Musalas un Rilas tiek sūknēta zem Melnās jūras un Kaukāzu un Krimu, bet rietumvirzienā tā plūst zem Rodopes kalniem caur Serbiju tieši uz Ungāriju un Balatona ezera reģiona virzienā. Un tieši Bulgārijas kalni baro Ungārijas kupolu no apakšas caur šīm pazemes artērijām. Puķīšu un rāpulīšu zemūdens un pazemes bāzes Varnā un Burgasā, kas kontrolē enerģijas meridiānus un ostu loģistiku, izmisīgi cenšas bloķēt augstfrekvences plūsmas gar krastu. Tomēr viņu fiziskie un vibrāciju ziņā viņi nespēja sasniegt dziļos Rodopes un Rilas tuneļus. Viņu bioapvalkus un tehnoloģijas gaismas gredzeni ar plazmu vienkārši sadedzina. Un Bulgārija ir gaismas gredzenu gulošais gigants. Rilas, Pirinas un Rodopes kalnu savieno dzīvo tuneļu tīkls, un tie darbojas kā vienots plazmas ģenerators, kas īstajā brīdī ir gatavs caurdot matricas vāciņu pār visu Eiropu. Atšķirībā no Latīņamerikas, Āfrikas vai Āzijas, kur fiziskajā plānā vai apakšējā astrālajā plānā var sastapties ar ne cilvēku formu izpausmēm, tās ir materializācijas, tieši kontakts, dažādu būtņu kulti un tā tālāk.
Austrumeiropā un Rietumeiropā ir spēkā maksimālās maskēšanās protokols. Un kāpēc tumšie un gaišie gredzeni šeit darbojas tikai caur iemiesojumiem? Eiropa ir reģions ar vislielāko mentālā, tas ir racionālā lauka blīvumu. Ja šeit notiktu tieša necilvēcisku būtņu vai tehnoloģiju materializācija, tas acu mirklī sagrautu trīsdimensiju uztveres matricu, ko negatīvie A ir veidojuši gadsimtiem ilgi. Cilvēki vienkārši pamostos no šoka. Un tāpēc maskēšanās par cilvēku ir šī reģiona likums. Tumšie gredzeni izmanto cilvēkus, bet ar apziņu, kas ir pilnībā aizstāta vai nolaupīta. Melnās muižniecības klani un viņu ieceltie iemiesojumi, kuriem ir veikta frekvences programmēšana pelēko un kukainīšu bāzēs. Un tajos tiek augšu plādēta stingra matricas programma. Un dzīva dvēsele šādā ķermenī ir vai nu bloķēta, vai pilnībā iznīcināta. Gaismas gredzeni, īpaši 8. 9. dimensijas ziemeļnieki Ungārijā, ir arī spiesti ievērot šī 3D blīvuma noteikumus un brīvas gribas aplausis Udijā, atvainojot, brīvas gribas likumu. Un viņi darbojas izmantojot simboliskus iemiesojumus. Tie ir indivīdi ar baltās muižniecības tīro ģenētiku, kuri brīvprātīgi dvēseles līguma līmenī ir piekrituši kļūt par augstākā es rezonatoriem un kanāliem, caur ko novirzīt aizbildņu gribu trīsdimensiju pasaulē. Un tagad Eiropā risinās iemiesojumu un dubultnieku pifpafiņš. Uz politiskās skatuves līderi uzstājas un pieņem lēmumus, bet aiz katra no tiem atrodas daudzdimensionāli frekvenču kanāli. Daži ved uz pelēko bunkuriem, citi uz Višegradas ziemeļu kupoliem un Siriusa bucegi zālēm. Un tumšie gredzeni projicē stingru, zemas vibrācijas matricas režģi virs Austrum Eiropas. Satelītu izsekošanas infrastruktūra, dažādi tornīši, dažādi raidītāji. Un viņa uzdevums ir bloķēt augstfrekvences kosmiskos starus, kas izplūst no galaktikas centra uz Zemi. Un viņu mērķis ir pārklāt šo kontinenta daļu ar enerģijas vāciņu, lai cilvēka apziņa būtu iesprostota 3D spektrā. Tas ir izdzīvošana, bailes, sadalīšanās, vēsturiskas sūdzības un tā tālāk. Un viņiem šis reģions ir vairogs, kas paredzēts, lai absorbētu ietekmi, ja notiek kaut kāda globāla katastrofa vai polu nobīdes gadījumā. Un gaismas gredzeni izmanto kosmiskos koridorus, ieskaitot projekcijas no orta mākoņa un tālām zvaigžņu sistēmām, caur tiem pārraidot augstfrekvences atmodas kodus un DNS transformāciju virknes. Un mērķis ir caurdot negatīvo A enerģijas ierobežojumu, aktivizēt snaudošos DNS marķierus vietējā populācijā un iedarbināt dabiskos rezonatorus, lai attīrītu visas Eiropas enerģētisko lauku. Un šajā infrastruktūras pifpafiņā
Tumšie gredzeni ir uzbūvējuši digitālu ierobežojumu vietu Austrumeiropā. Tas ir apziņas vairogs. Un tomēr to vājās vietas joprojām ir pazemes dūbumi, kā bucegi un dabiskās ūdens sistēmas Donava, Balatona ezers, Mozūrijas ezeri, kuras viņi nevar pilnībā pakļaut. Un negatīvie A izmanto šo reģionu kā donoru rezervuāru. Vietējo tautu ģenētika ir tīrāka nekā rietumpusē. Mazāk izkropļojumu no dažādas modificētiem pārtikas produktiem, ķīmiskajām takām, ja mēs zinām baltās strīpņas, un digitālā starojuma. Un viņi cenšas pilnībā izmantot šo bioloģisko potenciālu. Abi gredzeni izmanto Austrumeiropu kā ģeopolitisku sviru, lai ietekmētu Rietumeiropu un Eirāziju. Un negatīvajiem A šis reģions ir ideāls viļņu pārtraucējs un frekvenču izolators. Viņi to izmanto īpaši Polijā un Čehijā kā policijas uzraugu novecojošajai Vācijai un Francijai. Un tumšajiem gredzeniem Rietumeiropa ir iztērēts, izlietots materiāls ar izbalējušu ģenētiku, no kā ir jāatbrīvojas. Un tad tiek veikti dažādi migrācijas procesi, dažādi deindustrializācijas procesi, lai vienkārši iznīcinātu rietumus. Un vēl viens mērķis ir pārveidot Austrumeiropu par un S, paši saprotat, jauno pifpafiņu cipariņu centru. Ja gadījumā rietumi mēģinās sacelties vai izkļūt no kontroles, tad šī pusīte tiks izmantota kā soda instruments, izmantojot resursu blokādes, pifpafiņu spiedienu un transporta artērijas pārtraukšanu. Un tajā pašā laikā gar robežu ar Eirāziju tumšie gredzeni rada pastāvīgu pifpafiņu un mentālās atsvešinātības pelēko zonu. Viņu galvenais uzdevums ir novākt galvā šeit un novirzīt destruktīvos impulsus uz austrumiem, tādējādi apturot evolūcijas procesus un senču atmiņas pamošanos šajā kontinenta daļā. Un mērķis ir izmantot Austrumeiropu kā instrumentu pastāvīgai Eirāzijas telpas fiziskai un garīgai sadrumstalotībai, neļaujot rietumiem un austrumiem apvienoties vienotā harmoniskā sistēmā. Gaismas gredzeni Austrumeiropā uzskata kā dziedināšanas avotu. Kad 3D matrica sāks sabrukt pārslodzes dēļ, caur Ungāriju un Slovākiju Rietumeiropā ieplūdīs tradīciju, bioloģiskās tīrības un suverenitātes augstfrekvences impulsi. Un tas ir plāns Eiropas gēnu fonda veselīgu atlieku atdzīvināšanai. Un smalkajā plānā gaismas gredzeni veido ēteriskos tiltus, kas ir paredzēti, lai savienotu Bulgārijas, Ungārijas, Rumānijas spēka vietas ar senajiem tektoniskajiem mezgliem un Ziemeļeirāzijas portāliem Altajā, Urālos, Ladogā. Un viņa dizainā Austrumeiropa nav siena, bet tilts. Un tiklīdz negatīvo A ģeopolitiskās marionetes zaudēs kontroli, šis klāsteris uzreiz sinhronizēsies ar Eirāziju. Un tas iedarbinās
karpatu rezonatoru, kas izdzēsīs mentālās šķelšanās vīju, kuru gadsimtiem ilgi sējuši puķīši, rāpulīši un pelēkie. Un mūsdienās šis reģions nav statisks. Gaismas gredzeni burtiski uztur Ungāriju, Karpatas un Bulgārijas kalnus, un ja viņiem izdosies sinhronizēt šos trīs mezglus vienā ķēdē, tumšo gredzenu tvēriens pār visu Eiropu sasprāgs kā ziepju burbulītis. Nu tāda pasaciņa. Un tālāk literatūras saraksts. Ja tātad tas, kas mums viss saistās ar demontāžu, tas sākās, kā jūs atceraties, ar jūnija vidu, nu un te vēl turpinās. Un vēl dažas pasaciņas pirms tam, kas mums ir bijušas šogad. Varat likt uz pauzīti un ik pa laikam uzlikt, kā saka, linku un vēlreiz paklausīties, ja vēl kaut kas nav bijis dzirdēts. Nu, es te pašlaik ar pauzītēm eju, lai jūs varat paspēt uzlikt savās ierīcēs pauzīti un tikt galā ar kādu no linkiem. Nu, tādas pasaciņas, draugi mīļie. Viss notiek. Smaids sejā un gaišas domas.